lūdzu, kolēģis, jau runu ilgi neturēšu, un tad nekādu, varbūt, ja jautājumu lūdzu uzdodiet, un tad, ja nav tādi jautājumi, tad darbs rādīs, vai ne? Kā jūs jūtat, kas jums ir mainījies salīdzinot ar iepriekšējo balsojumu, kas mainījās šī laikā? Man raugi, tas, ko es jūtu, ka manī nav mainījies nekas, ne pirms, manuprāt, tas bija 4. oktobris, kad notika šis te aizturēšanas vakts, ne arī vēlāk. Tā kā es jūtu sevi par likuma paklausīgu pilsoni, kas nekad nav domājis un nav mēģinājis pārkāpt nekādus likumus, tāpat es jūtos arī tagad, manī nekas nav mainījies. Un es domāju, ka tas, ko es vēlos, tas, lai arī Jūrmalā nekas nemainītos. Vismaz šos te 3,5 gadus, ko mēs esam izdarījuši, lai nenotiktu mēģinājumi sadrumstalot, saskaldīt to visu, izgrābstīt pa mazām atkal kaut kādām interešu grupiņām, kādi vērojumi tika jau notikuši šajā te starpā, šajā te laikā, kad jau tika dalīta tā lāčāda jau 10 gabalos raustīta un tā tālāk. Es gribu, lai notiek vismaz līdz nākamajām vēlēšanām, lai mēs noturam šo te kursu, lai pilsēta, kā mēs redzam, apmierinājums ar pilsētas domas darbu aug ar katru gadu. Šogad bija 59% apmierināti vai ļoti apmierināti ar domas darbu, salīdzinot ar pagājušajiem gadiem, kad bija 15%, 20% un tā tālāk pats augstākais. 2 gadus atpakaļ bija 51, ko mēs sasniedzām, šogad ir 59. Cilvēki ir apmierināti. Man nāca ļoti daudz cilvēki, gan no ķemeriem, gan no kauguriem, teica, ko jūs darat, neatstājiet domu, nepametiet domu, kaut kam atkal mums ļoti patīk tas, kas notiek. Protams, varbūt kādam arī kaut kas nepatīk, jā, un tā tālāk, bet tas, ko mēs darām, man šķiet nav tas ir tik nozīmīga lieta, jā, lai to vienkārši atstātu un pamestu tādā kaut kādā neziņas purvā, kas šobrīd varētu būt. Jā. Tā kā tas ir tas. Pie kam arī tieši no juridiskā viedokļa es jau minēju, ka procesa virzītājs nav uzskatījis par vajadzīgu uzlikt aizliegumu, ieņemt kā bama. Tā uzskatījis to par apdraudējumu, nekādu. Un savukārt tas, ka jūs jautājat, kas manī ir mainījies morāli, no morālās atbildības, no morālām lietām, manī nekas nav mainījies. Ne līdz tam, ne pēc tam. Manī, protams, ir bijuši liels šoks, liela, teiksim, tāda pārdzīvojumu gamma un galvenokārt jau ne sevis dēļ, savu bērnu dēļ, savu tuvinieku dēļ, bet ļoti daudz ko nācies ir pārciest un vēl nāksies pārciest. Bet, kas attiecas uz pilsētu, es tiešām mēģināšu šo te pilsētu novadīt līdz nākošajam sasaukumam, un pēc tam, lai tad vēlētāji izsaka savu gribu atkal nākamajam sasaukumam. Kā izdevās pierunāt saskaņas deputāti iesaistīties šajā jūsu kolēģi? Saskaņas deputāti nenācās pierunāt nekādā veidā. Saskaņas deputāti faktiski arī ļoti pārdzīvoja par to, ka viņai pret savu sirdsapziņu nācās tikt faktiski spiestai balsot pēc partijas uzstādījumu. Kā viņi ļoti nepiekrīt, iekšēji nepiekrīt, nevarēja to sadzīvot, un tāpēc arī saprotu, kļūst par neatkarīgo deputātu, kas aiziet no partijas, kas diktē pieņemt pret sirdsapziņu vērstus lēmumus, un šobrīd pieņem kā neatkarīgs deputāts lēmumu, par kuru ir pārliecināts. Jūsā koalīcija šoreiz nebūs tik plaša, jums nav bail, kad drīzumā atkal varētu mainīties vai Jūrmalā? Redziet, kādreiz jau saka, man tas mēģinājums bija, kas arī izdevās faktiski. Un redziet, kur tā lieta man izdevās piesaistīt ļoti plašu deputātu loku, vadīt dažādas komitejas, gan saskaņas centrs vadīja 2 komitejas, gan vienotība vadīja komiteja, gan LMNK vadīja komiteja un bija šai visā, kā teikt, mūsu pilsētas ministru kabineta tajā darbā. Un pilnīgi bija redzams, ka bez ārējas iejaukšanās nav iespējams destabilizēt procesus pilsētā. Tas bija pilnīgi redzams. Notika ārēja iejaukšanās. Tāda vai citāda, pamatota vai nepamatota, to var lemt tiesa, tikai un vienīgi tiesa, bet tāda notika. Un tikko bija šis katalizators, tā atkal spēki, kas mēģina, ir daži, kam nepatīk, teiksim, šīs te reformas pilsētā, to ļoti mēģinājuši reiz izmantot tādā veidā visu šo situāciju izraustīt.
kas attiecas uz darba stabilitāti tālāk pilsētā. Redziet, kādreiz mēdz teikt, kas tad ir visstabilākais ķeglītis? Uz 11 kājām vai uz 3 kājām? Fiziķi jums atbildēs, visstabilākais atbalsta punkts ir uz 3 punktiem. Tā kā, ja mēs esam 8, šajā brīdī, kas atbalsta domas priekšstādātāji, jā, mēs varam vadīt šo pilsētu arī 8. Tādā veidā, protams, iesaistot atkal citus deputātus, tomēr visā šajā darbā. Nekas nav noticis. Absolūtais vairākums ir. 8 deputāti atbalsta domas vadību, atbalsta šo te virzību, kāda ir notikusi. Tā virzība arī turpinās notikt līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Vēl lūdzu jautājumu. Paldies, kad darbs rādīs, domāju, ja?